Jebkura plaisa, kas šeit ir, atklāja neapstrādātu zonu. Cik tā koks var arī sākt staigāt un vērties un sākt dzīvot savu dzīvi. Tas arī vienam nav vajadzīgs. Es vienmēr gribu ieraudzīt kaut ko līdzīgu šim. Izstāst, kad augšanas tie ātrumi ir pat samazinājušies. Un tad ir vajadzīga šī impregnēšana. Klasi noimpregnēt ir iespējams tikai un vienīgi žāvētam materiālam. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tas ir katrs individuāls gadījums. Labdien! Mani sauc Viesturs, un šodien es esmu atbraucis ciemos pie Toma uz Zāla Lignē, lai aprunātos par zāļmateriālu impregnēšanu. Radies mīts, ka impregnēt var arī iemērcot, respektīvi neimpregnēt zem spiediena. Tā ir taisnība vai tā nav taisnība? Tā ir zināmā mērā taisnība, jo jebkura apstrāde, ko mēs veicam kokam, tā ir zinām impregnēšana arī iemērcot, bet apstrāde ar iemērkšanu parasti ir īstermiņa, un, lai nodrošinātu īstermiņa aizsardzību, tā nesniedz kokmateriālam pietiekošu aizsardzību, ja šis kokmateriāls lietošanas laikā nonāk kontaktā ar zemi vai tiek ilgstoši eksploatēts ārapstākļos. Restīvi, tā iemērkšana faktiski nekādās klasēs nav iespējams nemaz dalīt. Tā nebūs ne pirmā, ne otrā klasē, ja tomēr viņa zem kādas no šīm kategorijām jau ir atbilstoši. Iemērkšanai klases parasti nav. Iemērkšanas uzdevums ir aizsargāt svaigi zāģmateriālus līdz to nožūšanai. Respektīvi, zāļmateriāliem žūstot, kamēr viņi ir slapji, tur attīstās dažādi pelējumi, zilējumi, kas vizuāli sabojā ārējo izskatu, tādā veidā mazina kokmateriālu vērtību. Tāpēc iemērkšana parasti aizsargā zāļmateriālus tieši pret zilēšanu līdz tam brīdim, kad viņi ir nožuvuši. Klases iemērkšanai nekādas nav. Bet varbūt vajadzētu ieskatīt, varbūt ir šīs populārākās klases, UC2, UC3, UC4. Kāda ir tā galvenā atšķirība starp viņiem? Jā, kokmateriālus iedala šajās klasēs, pamatojoties uz to eksploatācijas veidu. Vienkāršāk sakot, kokmateriālus, kurus izmanto iekštelpās, viņi ir pasargāti no ārējās vides iedarbības. Viņi tiek eksploatēti vairāk vai mazāk noteiktā temperatūrā un ar noteiktu mitrumu saturu, kurā parasti pelējumi un tādas lietas neattīstās. Un tie visi kokmateriāli ir iedalīti otrajā klasē. Trešā klasē ir kokmateriāli, kuri tiek eksploatēti ārā apstākļos, bet kuri nav kontaktā ar zemi. Tie varētu būt kaut kādi bērnu laukumiņi, kaut kādas mājiņas kokos, tāpat arī žogu sētas detaļas, kuras nav kontaktā ar zemi. Ir trešā klase. Un ceturtā klase ir visi tie kokmateriāli, kur ir kontaktā ar zemi. Tā kā, respektīvi, jebkurā brīdī, ja kokmateriāla eksploatācijas laikā ir paredzēts, ka viņam būs saskara ar zemi, tad viņam ir jānodrošina pietiekošā aizsardzība. Tev ir daži paraugi līdzi pēc tām klasēm. Faktiski ar aci arī bieži vien var noteikt šo impregnēšanas aptuveno vismaz klasē, bet tur droši vien arī kaut kādas savu veidu īpatnības, cik tālu šī ķīmija iesaucās. Un droši vien arī ir tās īpatnības tajā aplievai un centra daļai, kā viņi izstāsta, ka to galu mēs nogriežam un apstāmies, cik tālu tā ķīmija ir iesaukusies. Varbūt var arī mazliet ieskatīt un parādīt galvenās tās lietas, kā izstāsta varbūt otrā klasa un kā jau izstāsta ceturtajā klasē impregnēts materiāls. Man līdzi šobrīd ir vairāk paraugi, bet es sākšu ar to, kas ir neapstrādāts. Tas ir priedz dēlis, un viņam var redzēt, kad ir kodola daļa un arī aplievas daļa. Ja skatās no gala, tad ir viens daudzums ar to aplievu. Ja paskatās no virsmas, tad var redzēt, ka tā aplieva visa dēļa garumā mainās. Apstrādi šādam dēlim ir jāveic, ja tas ir terases dēlis, pēc tā vizuālā
izskata viņam ir jāveic vismaz uz 3. klasi, un tas nozīmē, ka visa aplieva viņam ir jāpiespiež pilna. Kāpēc tieši aplieva? Tāpēc, ka aplieva ir kokam augot tā daļa, kas ir dzīva, kurā notiek augšanas procesi, kurā notiek koka sulu apmaiņa, augšana, un tas viss, kā saka, veicina arī to, ka tur ir ļoti daudz visādi mikroorganismi, ar kuru kokam ir augot jātiek galā. Augšanas laikā koku pasargā miza. Savukārt, tad, kad jau tas koks ir dēļu formā, tad mizas vairs nav, un tad ir vajadzīga šī impregnēšana, kas to dēli var pasargāt. Ja mēs skatāmies par klasēm, tad, protams, ka šeit uzreiz ļoti vizuāli redzama liela atšķirība starp iespiesto vai apstrādāto šķērsgriezumu laukumu. Šis pilnīgi noteikti būs 3. vai 4. klase, jo šeit ir redzams, ka aplieva ir apstrādāta pilnā apmērā. Šis savukārt ir apstrāde praktiski nav redzama. Viņa ir tikai pamanāma no ārpuses. Šis materiāls atbilst 2. apstrādes klasē. Tā milzīgā atšķirība starp to impregnēšanas dziļumu un daudzumu nosaka tas apdraudējums, kas katrai klasei eksploatācijas laikā ir. Un 2. klasē tā galvenā bīstamība ir kukaiņi. Līdz ar to ar apstrādi mums ir jāpanāk tas, ka tas kukainis arī, ja viņš pie tās šajā gadījumā latas nonāk, lai viņš negribētu viņā urbt caurumus, izveidot tur sev migu un tādā veidā sabojāt to koku materiālu. 3. vai 4. klasē pastāvīgs mitrums var būt visu laiku. Un tur, kur ir mitrums, tur principā uzreiz veidojās arī pelējums. Vislabākais piemērs, ko es esmu dzirdējis par pelējumu un par mitrumu, ir tas, ka, ja tu pēc baseina paņem savas peldenes, ieliec maisiņā un atstāji mašīnā pa nakti, 2. rītā tur jau ir pelējums virsū. Tā kā tas pelējums mēdz attīstīties ļoti ātri. Tāpēc arī tā aizsardzība šeit ir vajadzīga visai aplievai, jo tā ir tā daļa, kur tas pelējums attīstās. Kodolkoksne jau ir atmirusī koksnes daļa, tur nekādas tādas aktīvas mikrobioloģiskās darbības nenotiek, un līdz ar to tā aizsardzība tur tik liela nav vajadzīga. Viņa dabīgi jau ir noturīga. Bet cerēs ir bijuši gadījumi, kad klients apstās un skatās, ka redz, šajā gadījumā tas nav redzams, bet ir piemēram gadījumi, kad mēs apstāmies, liekas, ka tā ķīmija ir tā kā iespiedusies, un tā ir aplievas daļa, tur kā viss ir kārtībā, un šī centra daļa izstāsta, ka viņi nav impregnēti, un tad tikai maza maliņa it kā liekas, kad ir, un tad klients saka, šis taču neatbilst nekādai klasē, un ka tas ir apmāns, un varbūt droši vien, ka vajadzētu paskaidrot, ka tā patiesībā nemaz nav. Tas ir jāskatās tad tieši jau konkrēti, kura ir aplieva, kur ir kodolkoksne, jo standarti paredz apstrādāt aplievu. Standarti iedala arī koksnes sugas, norādot, cik katrai sugai ir tas nepieciešamais apstrādes dziļums. Un tas, ko es vienmēr esmu centies uzsvērt, ka vizuāli pateikt, vai tas materiāls ir 3. klase vai 4. klase, ir ļoti grūti, praktiski neiespējami. Jo laboratorijā, tad, kad notiek pārbaude, vai tas materiāls atbilst vai neatbilst, tad šie paraugi tiek apstrādāti ar speciālu ķīmiju, kur kodola koksni iekrāso vienā krāsā un aplievas daļu iekrāso citā krāsā. Un tad vizuāli uzreiz ir pamanāms, ir visa aplieva apstrādāta vai nav. Un tikai gadījumos, ja visa aplieva ir apstrādāta, tālāk jau tiek veiktas analīzes, lai noteiktu ķīmijas daudzumu iekšā. Bet ir arī daži tādas anomālijas, kur tomēr centra daļa tomēr ir. Jā, ir šeit arī paraudziņš ar anomāliju, kur vizuāli izskatās, ka kodola daļa ir apstrādāta un aplievas daļa nav apstrādāta. Tomēr
koks ir ļoti dabīgs materiāls un ļoti mainīgs, un viņš mainās vienas sugas ietvaros. Priede, viņa var augt dažādos apstākļos, viņa izskatīsies pilnīgi atšķirīgi, viņa apstrādāsies pilnīgi atšķirīgi. Un arī šis paraugs to pierāda, jo no malas, no gala tu paskaties, un tev liekas, ka aplie visā garumā būs vienāda. Tu paskaties no šīs daļas, tu redzi, ka viņi ir ļoti mainīgi, un šis ir tikai cik 40 centimetri. Un ja tev ir 3-metrīgs vai 4-metrīgs dēlis, tad tur tās izmaiņas var būt ļoti, ļoti lielas. Šeit arī, lai iedotu tādu gala slēdzienu, vispirms būtu jāuzklāj reaģents, kurš nodala kodolu no aplievas, un tad mēs varētu pateikt, jo mēdz būt situācijas, ka tā kodola koksne ir pavisam arī maz. Ja tas koks ir, teiksim, no kaut kāda reģiona, kur ir atraudzīgi, kur viņam ir labvēlīgi apstākļi bijuši, tad kodola koksne mēdz būt pavisam neliels daudzums. Pamatā viss ir aplieva. Jā, šajā gadījumā pēc tam gadkārtām izstāsta, kad augšanas tie ātrumi ir pat samazinājušies laikam ejot, kas bieži vien varbūt pat ir otrā. Tas nozīmē, ka varbūt tajā mežā kaut kāda apstākļi ir pamainījušies. Un tas koks ir lēnāk sācis augt, un attiecīgi tad šī centra daļa varbūt vēl joprojām ir dzīve iespējams. Jā, to zāģētavā noteikti ir neiespējami, jo šeit samiksējās zāģbaļķi no ļoti daudzām cirsmām, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tas ir katrs individuāls gadījums. Tas nav viena atbilde visiem gadījumiem. Tur katrā ir kaut kādas nianses. Jebkurā gadījumā arī šeit zaļētavā impregnējot materiālu mēs ir izsniedzam certifikātu par atbilstību, teiksim tā, kad šie materiāli ir impregnēti atbilstoši šai klasē, attiecīgais ķīmijas daudzums un ilgums tiks ievērots atbilstoši tam standartam un nevajadzētu būt nekādām šaubām, ka viņš apstrādās tā, kam tam ir jābūt. Vienīgi ir. Kā tev klientam ieteiktu, piemēram, nopirkt veiklās esošo antiseptiķi, parastu zaļumu materiālu, vienkārši nosmērēt ar viņu un cerēt, ka viņš, piemēram, vietā, kur neventilējās, piemēram, zem terases, izmantot kā karkasu? Es tomēr to neieteiktu darīt, jo terases pamatnē, pat ja viņa nav tiešā kontaktā ar zemi, viņa vienmēr ir nosakta ar pašu terasi, un tur tas mitrums ir varbūt pietiekoši augsts, jo tur tā ventilācija nav tik laba. Zeme ir salīdzinoši tuvu, vai augsne ir tuvu, un no tās augsnes ļoti bieži arī visi kukaiņi un dzīvās radības, kas tur dzīvo, viņas nāk uz to koku baroties. Tas, kas ar koku eksploatācijas laikā mēdz notikt, viņš mēdz plaisāt. Jebkura plaisa atbrīvo ceļu viņas iekšienē. Un, ja apstrāde ir veikta tikai virskārtēji, tad jebkura plaisa, kas šeit ir, atklāja neapstrādātu zonu. Un tiklīdz tur ir neapstrādāta zona, tā pa viņu iekšā iet visi, kas grib tur dzīvot. Un tāpēc, teiksim, tāda virspusēja apstrāde, šajā gadījumā tas ir tāds, dēls varbūt izskatās zaļš, bet tas kalpošanas laiks būs principā tāds pats kā neapstrādātam dēlim. Šeit arī svarīgi uzsvērt, ka 4. klasi noimpregnēt ir iespējams tikai un vienīgi žāvētam materiālam. Jā, tas apstrādes process paredz to, ka ķīmija nonāk koksnes šūnās. Ja šajās koksnes šūnās ir priekšā ūdens, tad apstrādes procesā mēs nevaram no koksnes šūnām ūdeni paņemt ārā un ielikt iekšā ķīmiju. Koks ir jānožāvē vismaz līdz 28%, lai viss brīvais ūdens no tās koksnes ir tā kā ārā. Un tad impregnēšanas procesa laikā tās šūnas spēja uzņemt koksnes koncentrātu. Nevajag aizrauties arī ar pārāk lielu žāvēšanu. Ja, teiksim, materiāls, kas tiek nožāvēts līdz kaut kādiem 8–10%, koku šūnas sāk cementēties, un tas savukārt ierobežo ķīmijas spēju tikt cauri šīm nobuļķētajām šūnām. Tas ir viens no faktoriem. Otrs faktors, žāvējot jau
tik ilgi, tad attiecīgi tā koks var arī sākt staigāt un vērties un sākt dzīvot savu dzīvi. Tas arī vienam nav vajadzīgs. Šobrīd ir aktuālā terases sezona, kā es viņu saucu, un cilvēki mājās vēlas uzbūvēt savus terasītes. Gadās arī tādi jautājumi, kad nozāģējot vai garinot šos terases dēļus, vizuāli izstāsta, ka ir dažādas impregnēšanas klases izmantotas. Ja? Varbūt varētu nokomentēt, jo šeit vizuāli tā liekas, šeit it kā tāda maza daļiņa no impregnēta, un šeit ir krietni lielāka. Jā, tas vienmēr ir mulsinoši arī tad, kad es pats mājās terasi būvēju, un tad, kad es tos dēļus zāģēju, tad es vienmēr gribu ieraudzīt kaut ko līdzīgu šim, jo tad man ir tā sajūta, kad viņš ir apstrādāts. Bet šajā gadījumā, protams, atkal tas ir tāds vizuāls vērtējums, bet ir jāņem vērā, kur ir aplieva un kur ir kodolkoksne. Un svarīgākais ir tas, lai tā aplievas daļa ir apstrādāta. Un šie abi divi paraugi var būt no viena cikla. Ja viņi ir apstrādāti uz 4. klasi, tad gan šis, abi divi viņi tam arī atbildīs. Tur svarīgi ir paša apstrādes procesa ilgums un apstrādes ķīmijas koncentrācija. Visas šīs lietas, ko mēs šeit aprunājam, tā ir principā ļoti liela daļa no tās ikdienas, ko mēs strādājam ar saviem klientiem. Jo mums rūp, lai tas materiāls atbilstu vajadzīgai klasei. Tāpēc regulāri tiek ņemti darba šķīduma paraugi, kur tiek analizēti laboratorijā, kur tiek sniegts atbildes, lai arī ražotājs būtu drošs par to rezultātu un ražotājs varētu to terases dēli pārdot kā 3. vai kā 4. klasi, kuru katrā gadījumā viņam klients pieprasa. Mums kā uzņēmumam arī ļoti svarīgi, ka tu brauc pie mums, izstāsti varbūt arī jaunākās kaut kādas tendences, varbūt kādreiz kaut ko atgādini, atkārto, un mēs ar to vien tikai kaut ko jaunu iemācāmies un ejam uz priekšu un augam. Paldies tev liels par šodienu, un tad jau tiekamies atkal darba dunā. Jā, tiekamies. Jā, paldies tev.